strādāju šeit, Bioloģijas fakultātē un Ziedoļfizikas institūtā 8 gadus. Mans pētījums bija ūdeņraža iegūšana un uzkrāšana metāla hidrīdos. Un mans darbs ir saistīts tieši ar bioloģisku ūdeņraža iegūšanu. Bioloģiskā ceļā, proti baktērijas un aļģes ražo ūdeņradi kā vienu no saviem gala produktiem. Es strādāju tieši ar fermentējošām baktērijām, rūkšanas baktērijām, kurām es dodu kādu cukuru vai organisko skābi. Vai pat es pat izmantoju dažādus atkritumus, substrātus, teiksim, kā tehniskais glicerīns, kas paliek pāri no rūpnieciskās ražošanas, vai piena sūkals, kas ir tā kā produkti, kas paliek pāri un kuri ir jāutilizē. Un baktērijas viņas izmanto to savā vilmaņā. Un viens no gala produktiem ir ūdeņradis, kuru es savācu, uzkrāju un varu izmantot tālāk, lai iegūtu enerģiju. Kas ir mans mērķis un lielākais uzdevums ir bioreaktors, kurā būs šīs baktērijas, kurā būs rūpnieciskie atkritumi, tehniskais glicerīns un Latvijā no dabas izolēti mikroorganismi un šie metāla hidrīdi, no kuriem būs izveidota siena bioreaktorā, un tad ūdeņradi varēs uzkrāt jau patiešo, viņš nebūs tā kā jāpaceļ gāzes fāzē. L'Oreal stipendijas sievietēm zinātnē, tas ir novērtējums, jā, jo, protams, žūrī ir arī akadēmiķi un augsti zinoši cilvēki, kuri vērtē tavu zinātnisko darbību, tavas publikācijas, un tas ir ļoti patīkami, ka tu iegūsti novērtējumu, ka tavs darbs ir vērtīgs un tu esi vērtīgs, un protams, jebkuram novērtējums palīdz darboties tālāk uz priekšu, vēl lielāks par un rada vēl lielāku jēgu tam, ko tu dari. Un man liekas, šī balva, kas ir tik ļoti skaisti ietērta, viņa aizvien tuvina zinātnieku sabiedrībai. Ko es daru ārpus darba? Es esmu ģimeni ar meitu Keitu un vīru Justu, un mēs esam ļoti aktīvi. Mēs dziedam, dejojam, muzicējam kopā. Mans vīrs spēlē visus iespējamos instrumentus, un man patīk dziedāt. Un Keitai patīk ļoti dziedāt un dejot, un tad mēs visi to darām kopā. Sports ir bijis mans draugs kopš bērnības, un īpaši futbols. Man ir liels ģimenes mājas Launkalnē, Kleperos, un ļoti daudz brālēnu un māsītes, un kad mēs sanākam visi kopā, tad pirmais, ko mēs izdarām, mēs spēlējam futbolu. Ar Ilzi kopā mēs sākām strādāt 5-6 gadus atpakaļ. Sākās mūsu sadarbība ūdeņraža materiālu pētījumos. Sastrādāties ar Ilzi ir ļoti viegli, jo viņa vienmēr ir pieejama, viņa jebkurā laikā ir gatava palīdzēt. Nedaudz grūtības varbūt sagādā tas, ka viņa visu ļoti dara šausmīgi ātri un visu var paspēt. Arī man personīgi ir reizēm grūti tik ātrā tempā to visu izdarīt, bet tā ir Ilze, viņa var visu. Nevajag domāt par zinātni, ka tas ir kaut kas super sarežģīts un tikai izredzētajiem. Redz, kā humanitārs cilvēks arī tajā var veiksmīgi darboties. Un šo darbu es varētu ieteikt tāpēc, ka tas ir viens no aizraujošākajiem darbiem, ko var darīt.